Sveiki, es esmu Dace, es strādāju Vēstures muzejā un ekskursiju parasti man patīk sākt šeit VF iekšpagalmā, jo šī ir tāda galvenā vieta, kur arī sākās visa galvenā darbošanās. Redz, kur šeit aiz šīm liepām atrodas teritorijas vecākā māja. Tur arī pieiesim tuvāk, un tajā mājā sākot no 1934. gada atradās VF amatu skoliņa. Un tajā skoliņā rūpnīca VF audzināja savus nākošos strādniekus. Tie bija puiši, kas brauca no visas Latvijas pieteikties konkursā, jo tas bija prestiži mācīties un strādāt VF-ā. Un viņi pa dienu mācījās skolā amatu, pēc tam vakaros viņi strādāja meistaru vadībā jau cehos. Un ja tie zēni mācījās labi un ja viņiem bija perspektīva, tad rūpnīca arī maksāja par viņu tālāk izglītību un arī tādā veidā audzināja savus nākamos inženierus, smalku mehāniķus, dažādas profesijas viņi varēja apgūt, un tad viņi palika arī lojāli rūpnīcai, kas viņus bija izskolojusi, izaudzinājusi, saģērbusi un viņiem iedevusi tādu foršu lielu tādu nākotnes skatu uz dzīvi, jo, protams, ka iegūt izglītību tas ir skaisti ne tikai 30. gados VF-ā Rīgā, bet arī šobrīd, jo bez tā jau nekas nenotiek arī mūsdienās, kā mēs ļoti labi zinām. Cilvēki, kas nemācās eksaktās zinātnes, pēc brīža sāk ticēt, ka radio vai interneta viļņi nodara postījumu, un tas ir vienkārši fizikas nezināšana. Tāpēc es arī visiem aģitēju, arī bērniem un arī pat pieaugušajiem savā vecumā atsveicināt zināšanas, palasīt grāmatas un padomāt par to, ka ne viss, ko mēs nesaprotam, tā ir uzreiz maģija. Diezgan daudz ko var arī ar zinātnes palīdzību paskaidrot. Tas ir ievads, garais ievads par audzināšanu, par amatiem. Un šis te 15. korpus, tā ir tāda skaista, forša industriālā būve Rīgā. Tā arhitekts ir Pēters Bērens, ļoti slavens arhitekts. Viņš ir projektējis daudzas rūpnīcas, daudz, kur Eiropā, Berlīnē ir viņa projektētā, teiksim, televizoru rūpnīca. Arī ļoti skaisti, tā kā mums ir arī saikne ar Bērensu tāda, ka viņš ir projektējis šeit arī atsevišķas ēkas, un šī ir viena no tām, un šajā mājā rūpnīca VF bija ieviesusi pirmajā stāvā lidmašīnu ražošanu. Jā, daudzi nezin un ir šokēti, kad mēs stāstam, ka VF ražoja arī lidmašīnas, tā tas ir. Tas nav nekāds joks, un pēc tam vēl tās nebija vienkārši tādas izmēģinājuma lidmašīnas, tās bija normālas, parastas pasažieru lidmašīnas, kuras varēja arī nopirkt un varēja pasūtīt, un pēc pasūtījuma izgatavoja, vai arī vienkārši nopirkt jau gatavu partiju. Un varēja lidot. Viņām bija īsti numuri, viņas piedalījās gaisa satiksmē un arī plūca laurus, jo 1937. gadā Parīzē bija starptautiskā dizaina izstāde, tāds liels apjomīgs notikums, kur tad Eiropas valstis rādīja labāko, kas viņiem uz to brīdi ir, un VF startēja vairākās kategorijās un dabūja arī balvas. Protams, kā galveno savu lietu VF piedāvāja radioaparātus un par VF Superlux radio
viņi ieguva balvu, un šis radio tika atzīts par vislabāko savā kategorijā, tā kā mēs varam lepoties. VFA radio dizainu taisīja brīnišķīgs mākslinieks Adolfs Irbīte, kura dizains tad arī bija šim te skaistajam brīnumainajam radio. Tur es varu atsūtīt bildi, kā tas radio izskatījās, varēs ielikt uz tā radio. Ja jūs atceraties, varbūt muzejā tur ir virsū Eiropas karte. Jā, nu lūk, tas ir viņš. Tas ir laureāts. Nu lūk, un savukārt VF lidmašīna I-12 dabūja arī tādu Grand Prix par savu startēšanu, par savu debiju, jo tā bija laba lidmašīna, kurai bija labs ātrums un kas varēja pārlidot lielus attālumus, retāk nosēžoties, lai uzpildītos, un tātad viņa bija visās kategorijās labākā tajā gadā. Un tai savukārt konstruktors un dizaineris un mākslinieckais noformētājs, viss vienā, bija Kārlis Irbītis, mākslinieka Adolfa brālis. Lai jūs nemulsina, ka es saku Irbīte un Irbītis, viņi paši dzīves laikā izvēlējās savu uzvārdu dažādi locīti, tāpēc mēdz būt ar to pēc tam nelielas problēmas, kad bet jūs taču teicāt Irbīte, bet lidmašīnas tātad Kārlis Irbītis, radioaparāti Adolfs Irbīte, divi slavenākie VF brāļi. Šeit pagalmā viņi tās lidmašīnas testēja, tad veda uz Spilvi, Spilvē VF-am bija lidlauks, un tur notika izmēģinājumi lidojumi. Pašā augšējā stāvā vēl viena leģendāra lieta tika radīta. Tas bija fotoaparāts VF Minox, pati mazākā fotokamera uz to brīdi pasaulē, un joprojām nav pārspēts tas izmērs un ātrums un kvalitāte un tas viss kopums, tad to VF Minox aparātu padarīja par īpašu. Un tas stāsts īsumā ir tāds, ka baltvāciešu izcelsmes izgudrotājs Valters Caps, kurš bija dzimis Rīgā, pēc tam aizbraucis uz Stallinu dzīvot, un tad viņš izgudroja prototipu aparātam, kas būtu mazākā kamera pasaulē, jo, iedomājieties 30. gadi, tas nozīmē, ka kameras ir tādas lielas, iekšā liek stikla plati un fotografē. Uz to laiku tas atklājums bija revolucionārs, ka var būt kaut kas tāds maziņš, ko vienkārši izvelk un nofotografē. Un tik tālu Caps bija izdomājis, bet viņam nebija nekāds iespējas to realizēt. Tāpēc viņš devās uz vairākām rūpnīcām, gan Vācijā, gan Anglijā, un visur viņam atteica, jo tas nozīmēja milzīgi ieguldījumi, lieli riski. Un tad viņus saveda kopā ar VF toreizējo direktoru Teodoru Vītolu, kurš jau bija VF, viņš nodarbojas ļoti ar VF reklāmu, viņš daudz kur Eiropā taisni viņa uzstājības dēļ daudz kur uzzināja par VF produkciju. Viņš bija tas, kurš rakstīja ārzemju firmām regulāri, kurš piedāvāja VF produkciju, kurš piedāvāja sadarbību, kurš meklēja labākus materiālus, kas piedāvāja iegādāties VF-ā ražotās lietas, un tātad viņš ļoti bīdīja šo VF izaugsmi. Un Teodors Vītols, protams, ka teica, jā, daram, un uzreiz iedeva telpas, sagatavoja cilvēkus, un
lielā slepenībā sākās VF Minox vispirms aparātu ražošana, jo, nu, iedomājieties pats fotoaparātiņš, tā ir viena lieta, bet vispirms ir jāuzrasē un jāizdomā visas mašīnas, kas to aparātiņu detaļas taisīs. Tas nozīmē, ka tā ir nu, tāda milzīga mašinērija, kur ir jāpiesaista visgudrākie VF cilvēki, un VFam tāda bija. Un tad arī notika tā visa radošā foršā darbība, kad tika šis te aparāts izveidots, un 38. gadā viņu palaida tirdzniecībā, un viņu varēja brīvi nopirkt visur un lietot. Un, viņš ir ieguvis tādu iesauku kā spiegu fotoaparāts, tāpēc, ka viņš bija pirmkārt maziņš, otrkārt viņš bija ātrs, treškārt labas kvalitātes, un ar viņu varēja labi fotografēt dokumentus, nu, tāpēc, ka viņš labi ņēma to asumu, forši varēja ātri uzstādīt, nebija jākrāmējās, bet, nu, cik tas ir patiesi, cik nē, nu, to jau tad vēsture droši vien pierādīs ar laiku, vai tieši otrādi noklusēs, bet jā, aparāts darbojās, aparāts bija labs, aparāts bija dārgs un ļoti prestižs, un VF darbiniekiem bija uzdots ar to aparātu staigāt pa Rīgas ielām un fotografēt, un tādā veidā piesaistīt arī klientus, kas tad arī pirktu to aparātu. Nu, lūk, un tas ir tāds tehnoloģiskais brīnums, ko arī radīja šeit uz vietas Rīgā VF speciālisti. Un mums vēl muzeja darbiniekiem bija tā laime satikt vēl pēdējo cilvēku. Viņu sauc Jānis Bērziņš, diezgan ikonisks vārds un uzvārds, bet tieši viņš tāds varbūt tās negluži ievērojams zēns. Savos 16 gados sāk strādāt šeit VF-ā, un tieši viņš bija tas, kuram bija labas smalkmehāniķa iemaņas, un viņš strādāja pie VF Minox ražošanas, un nu, faktiski viņš bija pēdējais dzīvais, kurš tad bija tiešām reāli strādājis tur, un mums izdevās viņu vēl nofilmēt, viņu stāstījumu, un tad muzejā viņu var arī ekrānā apskatīties. Tā kā jā, Jānis Bērziņš, viņa stāsts, tas ir kaut kas absolūti unikāls, jo viņam bija sava pieredze, viņš viņu arī tā skaisti, neko neizpušķojot arī izstāstīja. Nu, tas jau arī liecina par to, ka tas VF stāsts, tas ir cilvēks stāsts. Tas nav tā, ka šeit ir korpus, kas varbūt šobrīd ar mums nerunā. Tas ir stāsts par to, ka visam ir apakšā dzīvi cilvēki, kas ir stāstījuši savu pieredzi. Mums ir arī pierakstīti stāsti no, piemēram, cilvēka vārdā Andrejs Spola, kurš 39. 40. gadā mācījās VF amatu skolā. Un viņa stāsts ir par to, kā viņš atcerās, kā viņa puikas būdami. Ļoti stingra bija disciplīna amatu skolā. Viņi tā nevarēja skraidīt apkārt, bet viņi tāpat skrēja laukā pie katras izdevības, lai apskatītos pagalmā novietotās lidmašīnas, jo tas bija viņiem kaut kāds tāds augstākais sasniegums, ko vispār vien var iedomāties. Nu tā, un jā, un Spola pēc tam arī viņš strādāja visu mūžu VF-ā. Jānim Bērziņam gan tas liktenis nebija tik žēlīgs, jo viņš nokļuva, viņu ierāva karā, viņš bija kara lidotājs, un rezultātā viņš krita gūstā, un viņu aizsūtīja uz Sibīriju, kur viņš skaldīja ledainus akmeņus 5 gadus, un pēc tam tur vadība saprata, ka tas cilvēks ir smalkmehāniķis, ka viņam varbūt nevajag dot skaldīt akmeņus, bet viņam vajadzētu dot kaut ko tādu smalkāku, ko darīt, ja viņš tam ir piemērots, un tad viņu pārcēla, tad viņš projektēja mājas, un vēl dažādas lietas. Tik viņš atgriezās Latvijā, tad viņš turpināja izgudrot lietas un strādāt kā mehāniķis, bet vairs ne VF-ā. Tā kā viņa tā VF epizode bija ļoti tāda skaista, smalka, bet neilga. Tie ir tādi arī cilvēku stāsti, kas ir ar VF sakarā. Tādu ir daudz, tādu ir simtiem. Mēs viņus vācam.
Un, jā, tagad es pastāstīju divus, bet protams, ka viņi ir daudz vairāk, jo VFā ir strādājuši daudzi tūkstoši cilvēku. Un katram varbūt ir tā pieredze savādāka. Protams, ka katram ir tā pieredze savādāka. Tāpēc mēs priecājamies par katru, ko mums izdodas atrast, kas ir kaut ko, kas atcerās par VF un par VF dzīvi. Lūk, tagad māja ir galvenā VF māja. Te vienmēr ir strādājusi VF administrācija, to arī dēvē par direktoru māju. Un šeit jau attiecīgi tātad bija kabineti gan VF direktoram, gan galvenajiem inženieriem. Un padomu laikā augšējā stāvā bija slepena rūpniecība. Šeit pat atrodas caurlaides punkts, un lai VFā iekļūtu darbinieki, viņiem vajadzēja īpaši caurlaidi, protams. Savukārt, lai nokļūtu tur augšā, tajā slepenajā stāvā, tad tur vajadzēja vēl vienu caurlaidi. Ar parasto VF darbinieku caurlaidi nepietika, un savukārt lejā pagraba stāvā vienu brīdi atradās arī civilās aizsardzības tās saucamais ģenerāls štābs, jo tajā padomu laikā bija tā, ka cilvēki tika gatavoti karam. Es arī pati no bērnības atceros, ka mums visu laiku par to stāstīja, bija jāmācās gāzmaskas vilkt, un visu laiku mūs tikai ar to karu biedēja. Un tad tā mašinērija, kas nodarbojās ar to kara aizsardzības sagatavošanu, tā bija tikpat svarīga kā VF galvenie inženieri, jo es esmu redzējusi arhīvā VF struktūru. Tas nozīmē, ka visam pašā augšā ir VF direktors, un tālāk nāk attiecīgie inženieri, kas tad ir par katru to nodaļu, tur telefonu, centrāļu ražošanas nodaļu, ar galveno cilvēku, radio nodaļu ar galveno cilvēku, un vienā līmenī ar viņiem bija arī šī civilās aizsardzības nodaļa, kas tad nodarbojās attiecīgi ar to sagatavošanos un visu to, tas bija tāds laikmets, un tā atkal ir vēsture, kas arī ir ļoti interesanta ar savu, kaut kādā ziņā tādu drusku. Es pat nezinu, man ir grūti teikt. Iespējams, ka tas bija pamatoti, iespējams, ka mēs tikām gatavoti kaut kam, kas varbūt tiešām bija vajadzēja tam notikt, bet tas beigās nenotika. Baigi grūti pateikt, jo arī vēl vienu kārtējo galveno VF māju, jo sanāk, ka mēs tagad ejam pa VF teritoriju, un katra no tām mājām ir ļoti, ļoti svarīga, un katrā no viņām ir notikušas skaistas un interesantas lietas, un tas ir korpus, kurā 30. gados ražoja elektriskās spuldzes, jo VF bija galvenais elektrisko spuldžu ražotājs, kas nodarbojās ne tikai, mēs tagad iedomājamies 30. gadi, kas tur varētu būt par spuldzītēm, droši vien kaut kāds tāds viens kupaliņš un viss, vai ne? Mēs tā galvā, kas pirmais ienāk prātā, ka mēs iedomājamies 30. gadu spuldzes, bet nē, tas tā nebija viss, jo VF ražoja spuldzes ne tikai priekš mājām, bet ražoja spuldzes arī priekš uzgaidāmajām telpām, sabiedriskajās telpās, gan slimnīcām, gan bankām, un tas nozīmē, ka tās bija dažādu krāsu, dažādas formas, arī garanas spuldzes un tādas, kas, tās saucamās dienas gaismas spuldzes, kas jau izskatās gandrīz kā tās, ko mēs esam pieraduši redzēt, un tas viss ir arī 30. gadu tāda VF ražošana un arī, labā līmenī, kā jau viss pārējais, kā radioaparāti un telefoni un centrāls, tad arī visi pārējie VF projekti, tā skaitā spuldzes, un lidmašīnas Minox aparāts, tas viss ir VF izstrādājums, kas vienmēr ir bijis ar tādu kvalitātes zīmi.
gan 30. gados, gan arī pēc tam padomu laikā arī VF turpināja šo te savu kvalitātes zīmi nest un arī turpināja ražot savam pamat darbam vēl klāt papildus interesantus projektus. Par tiem tad varbūt mazliet vēlāk, bet šajā mājā pēc tam atradās radio ražošana, un šeit arī nodibinājās rūpnīca Tranzistors, kas ir, protams, ka tāpat VF struktūra vienība, bet jau pēc nosaukuma ir skaidrs, ko viņi ražoja. Viņi šeit ražoja tranzistoru radioaparātus, un tie arī tad bija tie aparāti, ar ko VF kļuva slavens tādā plašākā pasaulē, jo VF tranzistoru aparātus varēja nopirkt 60 pasaules valstīs, tā skaitā arī tajās saucamais kapitalistiskajās pasaules valstīs, ar kurām it kā mēs bijām konfliktā, bet tiklīdz kā runa bija par ražošanu, pārdošanu un tādām lietām, tā mēs pēkšņi vairs nekādā konfliktā nebijām, jo tāpat VF ļoti daudz ko arī tirgoja uz tāda veida ārzemēm, un VF tranzistori bija slaveni visur, gluži tāpat arī kā telefoni un telefonu centrāls, tātad tās bija tādas galvenās lietas, bet šīs korpuss vienmēr bija aktīvs līdz pat 89. gadam, kad izcēlās ugunsgrēks šā jumtā, un viņu dzēsa ilgi un pamatīgi, un pēc tā ugunsgrēka tad sanāk ļoti daudz, kas izdega, un arī tika nopostītas arī iekārtas, un tad bija jau ļoti grūti jau pēc tam atjēgties. Pēc tam pārnesa tur uz citām ēkām to ražošanu, bet tas vairs nebija īsti tas. Un arī laikmets mainījās. Un šajā VF pagalmā es arī tad pāris vārdos varu pateikt, manuprāt, kā es esmu pētījusi VF vēsturi, bet iespējams, ka kāds zina vairāk, tad, protams, arī var izteikt savu viedokli, bet jūs iedomājaties 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, tas ir ļoti sarežģīts laiks visiem. Tas nav tā, ka ir sarežģīti tikai mums šeit Rīgā, ir sarežģīti visur. Un visi mēs labi atceramies, kāpēc ir sarežģīti, jo kaut kas liels ir sabrucis, kaut kas maziņš veidojas vietā, kā mācēdams, un reizēm tas ir ļoti grūti, reizēm tas ir iznāk kaut kā organiski, bet VF-am tomēr ir specifika, jo tās ir 80. gadu beigas un VF ražo labas lietas, bet, protams, ka tā sagāde vairs nav tik laba, kāda viņa bija iepriekš, un sanāk, ka nevar dabūt tos materiālus, kas ir pasūtīti, un kuriem tad ir speciāli tas uzprojektēta lieta, piemēram, kaut kāds konkrēts radio veids, un netiek atsūtīts vajadzīgais sudrabs, bet tā vietā tiek atsūtīts, piemēram, alva, kāda svarīga lieta, tad ir diezgan grūti nodrošināt to sākotnējo kvalitāti. Un tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc sāka kristies arī tā pārdošana un viss. Un otrs bija tas, ka varēja nopirkt, parādījās konkurence no ārzemēm un varēja nopirkt lietas, kas bija labākas un kas bija lielākos apjomos un lētākas, un tad, protams, ka cilvēki izvēlējās pirkt to. Un tad rezultāts, bet tas ir tikai, protams, ka viens, jo tur jau bija simtiem apstākļu kopums, kāpēc nebija naudas, kāpēc kaut ko darīja, kāpēc nedarīja, bet izrādījās, ka ne jau visam tā bija, jo, teiksim, VF telefons turpināja ražot vēl ļoti ilgi. Un nodibināja atsevišķu kompāniju, kas ražoja tieši telefons, pēc tam mēs līdz viņai aiziesim. Tā kā nevar teikt, ka pilnīgi viss šeit beidzās, jo kaut ko jau arī darīja tālāk, bet tās bija tādas labās ejošās lietas. Tas,
tādi kā kastēšu magnetofoni, acīm redzot, nebija no tām lietām, kas būtu svarīga cilvēkiem, lai to speciāli pirktu tieši VEFA. Jo nebija tāda nepieciešamība. Varēja nopirkt ķīniešu produktu lētāk, vai ne? Tas ir tāds, tas ir, manuprāt, kaut kādas tās galvenās lietas, kāpēc arī tam visam vajadzēja beigties. Jo šobrīd arī mēs stāvam teritorijā un ir pilnīgi skaidri redzams, ka te nekas nav beidzies. Te visu laiku braukā mašīnas, te strādā cilvēki, katrā korpusā ir firmas, kas ar kaut ko nodarbojās. Šī te pati firma Accenture šobrīd saimnieko šajos korpusos un nodarbojās ar jaunāko tehnoloģiju izstrādi, un blakus ir lielā garā montāžas halle, ko visi zina, jo to var ļoti labi redzēt no tramvaja. Tā ir Zeva skulptūra. Jā. Vecā labā montāžas halle VEFA laikā. Tur bija mašīnu remonta cehs, un šobrīd to ēku ir nopirkuši un atrestaurējuši firma Mikrotik, kas ražo rūterus, un viņi ir uztaisījuši to cehu perfekt. Tas ir laba rekonstrukcija, un viņi nodarbojas tieši ar to lietu, ar ko VEFs būtu lepns. Jā, arī mūsdienās tās ir jaunākās tehnoloģijas. Tas jau arī bija tas, ar ko VEFs visus gadus, gan 30, gan 50, gan 70 vienmēr ir nodarbojies. Jā, tieši par to arī padomāju, ka labi, ka te notiek ražošana arī. Tieši tā, jo mums te bija arī viesi no Igaunijas, kas pētā Igaunijas industriālo mantojumu. Viņi teica, ka viņiem pārsvarā šādās te rūpnīcu rajonos, viņiem pārsvarā ir tā kādi stilīgie dzīvokļi dārgie, un tādi rajoni, viņus restaurē, bet mums atkal bija ko pastāstīt, ka mums šeit savukārt ražošana notiek, vai ne? Tas ir arī ļoti labi. Protams, ka mums arī VEF kvartāls, kas šeit saimnieko daļā no teritorijas, viņi arī attīstā, arī viņiem būs dzīvojamās mājas un koncertu halles un kafejnīcas. Tas viss, protams, ir arī ļoti skaisti un labi, bet man personīgi ļoti liekas labi tas, ka šeit notiek arī ražošanas process, un pēc tam vēl tāds, kas ir tieši saistīts arī ar to, ko VEF kādreiz darīja, jo viņi ir inovatīvi un viņi darbojās ar jaunākajām tehnoloģijām, un tas bija tieši tas VEFa stāsts. Un tas turpinās. Ka tas ir pārdzimis tādā jaunā gaismā, es domāju, ka tas ir lieliski. Un mēs varam tikai priecāties. Tāpat kā par visu VEFa kvartālu, ne tikai šo rūpnīcu, bet arī tālāk visu jauno teiku un LMT un VEF kultūras pili. Tas jau viss ir tāds trīsstūrs ar lietām, kas tieši nodarbojas ar visu to, kas ir tāds labs un cienījams. Es tā tāpēc, ka VEF kultūras pils tā ir tā vieta, kur es strādāju, bet protams, es lepojos ar to vietu, un man liekas, ka arī mēs cenšamies darīt lietas, lai ir skaisti un labi, un lai ir prieks cilvēkiem. Tā kā, mazā reklāma, bet nāciet pie mums. Pie mums ir forši. Jā. Un padomju laikā šajā mājā VEF mašīnu remontā cehā tika radītas bobsleja kamanas. Jā, tas liekas varbūt arī pilnīgi neticami tiem, kas to nav dzirdējuši, bet par tām durvīm. Un ar VEFa ražotajām bobsleja kamanām toreiz PSRS izlasē Ziemas olimpiādē izcīnīja medaļas gan Sarajevā 84. gadā, gan Kalgarī 88. gadā. Tur bija zelts. Tā kā tās bija labas, ātras kamanas, un starp citu arī atkal interesantais cilvēks stāsts. Viens no tiem cilvēkiem, kas strādāja tur pie kamanu izgatavošanas,
Švanka kungs, viņš joprojām strādā pie bobsleja kamanu gatavošanas, tā kā viņam tas ir, viņš gan ir cienījams jau kungs gados, bet joprojām nodarbojās, un bobsleja kamans tiek ražots Latvijā, un tā tradīcija arī turpinās, tā kā tas ir arī ļoti skaisti. Šeit VF amatskola turpināja savu darbību arī kara laikā, un pēc tam, pēc kara, kad VF atkal strauji atsāka savu darbošanos, tad VF amatskola pārcēlās uz Purvciemu, mainīja vairāk kārtīgi nosaukumus, es tagad baidos sameloties, bet tad vienu brīdi tas bija Politehnikums, un tad Tehniskā koledža, un tagad viņi saucās laikam vai nu joprojām Tehniskā koledža, vai nu viņiem ir kāds cits nosaukums. Tas to vajag paskatīties, bet viņi apzinās to savu vēsturi, viņi zina, ka viņi ir nākuši no VF amatskolas, ka tā ir tā pati skola. Un tāpēc ir arī ļoti labi, ka pat VF skola nekur nav pazudusi. Joprojām tas preti Dominai? Jā. Jā, tās telpas, jā, tur, kur trolejbus brauc 18. Tā ir bijusī VF amatskoliņa, tā kā lūk. Jā, viņiem tur arī viņi apmācā principā tehniskos speciālistus, un tā kā turpina to ražošanu iespējams, Tikai, viņiem vairs nav VF priekšniecība. Līdzīgi kā VF kultūras pilī vairs nav VF priekšniecība, bet ir Rīgas doma. Arī, kā mēs redzam, dzīvo savu dzīvi. Nav nekas pamests un izpostīts, bet šeit bija VF Strūklaka. Šeit bija VF Strūklaka, kas nodrošināja VF darbiniekus pirmkārt ar to, ka viņiem bija lieliska vieta, kur atnākt papiknikot un atnākt uz randeņu. Bet, protams, ka Strūklaka nebija tāpat vien uztaisīta. Tas Strūklakas, sanāk, ka tas gals ir tāpēc, ka tur izgāja tā daļa no ūdens apgādes sistēmas uz āru, un tur varēja pirms uztaisīt transformatoru būdu vai kaut ko uzlikt virsū, bet nolēma, ka uztaisīs tomēr skulptūru, lai ir skaisti. Un te nonāca tas ūdens, ar ko tika cehos dzesētas iekārtas, kas uzkars tad, kad viņi strādā, un tāpēc ir nepieciešama tā augstā ūdens padeve, kas viņas atdzesē, un tad tas attiecīgi tas uzsildītais karstais ūdens tad nonāca šajā Strūklakā, un tāpēc tas Strūklaka ūdens bija silts gan ziemā, gan vasarā. Droši vien varēja arī peldēties. Es gan nezinu, man liekas, viņa nebija diezko dziļa, bet fakts, ka šeit tika uztaisīta tāda skaista vieta pašā vidū, tas, protams, ir arī ļoti mīļi un brīnišķīgi, jo VFs vienmēr rūpējās par to, lai darbiniekiem būtu forši. Ir stādīja kokus tā, lai te ir skaisti, un šī praksa turpinājās arī tūlīt pēc kara, jo kara laiks, protams, VFam bija grūts. Un tad, kad sanāk atkāpās Vācu armija, viņi ļoti daudz ko saspridzināja šeit un daudz ko arī savāca līdz uz Vāciju. Piemēram, visas VF Minox iekārtas aizveda projām uz Vāciju, kur Valters Caps turpināja to Minox ražot, bet tikai jau vairs bez VF. Un tad bija stāsts, atkal cilvēks stāsts par to, ka padomu laikā jau krietni pēc kara bija tā, ka domāja varbūt to patentu kaut kā atkarot atpakaļ. Padomāja, ka raktajā virzienā vajag, un nosūtīja inženieri uz Vāciju noskaidrot, kas tur ir ar tām VF iekārtām, un vai tagadējām VFam uz to ir tiesības, un tas inženieris, protams, ka neatbrauc atpakaļ. Kamēr mūsu stāstā ir neliela pauzīte, ejam klāt pie VF direktora mājas. Tā tas izskatās tagad. Iespējams, ka varēšu dabūt fotogrāfiju, bildes. Tad pārādīšu, kā tā bija pirms tam. Un tagad mēs turpināsim mūsu stāstu. Пока у нас небольшая пауза в рассказе, я подошла к дому. Это
дом директора ВЭФа. Сейчас он так вот выглядит. И, может быть, мне удастся добыть фотографии, как он выглядел раньше. Обязательно тогда здесь поставлю эти фотографии. А сейчас наша экскурсия будет продолжаться. Смотрите, как красиво здесь. Даже какая-то беседка, подобие беседки какой-то. Очень интересно, очень красиво. Я так понимаю, сейчас это жилой дом. Šī māja ir atbildīga par to, ka te radās visi tādi slavenākie VF izgudrojumi. Ēdināšanas kombināts VF-ietis, visas iekārtas, tātad visi datori, roboti, viss tas, ko izmantoja tam kombinātam, tas viss tika izgudrots šeit, Tehniskās pētniecības nodaļā. 2. un 3. stāvā, un tur arī tika izgudrots aparāts gimnasts, ko izmantoja Olimpiskajās spēlēs Maskavā 80. gadā. Tā bija tiesāšanas sistēma ar elektroniskajiem tablo, kas darbojās uz skaitļošanas tehnikas, un tas viss tika arī izgatavots šeit VF-ā. Vislabākajā veidā kalpoja gan olimpiādē, gan arī pēc tam, protams, arī citos sporta pasākumos, un ne tikai. Šeit arī tika izgudrota sinhronās tulkošanas iekārta, kas ir arī to izmantoja gan olimpiādē, gan pēc tam arī interesantais fakts, Kuba iegādājās. Havanā tur ir tāds milzīgs tautas sajieta nams, tāda tā kā, es nezinu, milzu konferenču zāle. Tur viņi šīs te VF ražotās iekārtas viņi iebūvēja un arī izmantoja. Tur sanāca no pāri par 20 valodām varēja sinhroni tulkot, un šeit arī radās, izstrādāja arī sistēmas VF mikro, kas bija tāds kaut kas līdzīgs datora. Un to arī izmantoja gan olimpiādē, gan arī daudz kur citur, un arī daļu no tām sistēmām izmantoja arī ēdināšanas kombinātā VF-ietis, kur varēja saprogrammēt savu pusdienu porciju. Ievadīt, un tad attiecīgi robots to visu uzkonstruēja un atsūtīja. Un tas speciāla lente, kas to visu atsūta, neizšļakstinot zupu, tāpēc, kā arī trauki bija radīti speciāli tam, lai viņus varētu uz šī te konvejeru uzlikt. Viņiem bija apakšā tas saucamais dubultais dibens, tā kā bija padomāts par visu līdz pat pēdējiem trauciņam. Vēl ir arī tāda joma kā medicīna, un VF izstrādāja arī dažādas medicīnas iekārtas, kas darbojās uz elektroimpulsiem, gan sāpju noņemšanai, gan dažādi akupunktūras veidi. Un tās visas sistēmas arī varēja pieslēgt pie tāda lielāka datora, un tad arī izpētīt, kas cilvēkam kaiš un kāpēc viņam sāp tajās vietās. Medicīna, tas, protams, bija viens tāds arī tāda liela struktūra, kur varēja izpausties radoši, domāt lietas un tiešām taisīt, izgudrot aparātus, bet ne tikai, arī, teiksim, bija tāda interesanta lieta izgudrota, kā sanāk kolektīvā psihoterapija vai kaut kas tam līdzīgs, jo bija speciāli tāda seansi, kur tika pārraidīti skaņas impulsi, un tad cilvēki klausījās, viņi gulēja, un pēc tam viņi pamodās 100 reiz laimīgāki. Bet, es atgādinu vēlreiz, tas viss, tas ir mans viedoklis, tas ir, protams, kad balstīts pētījumos, ko mēs paši esam pētījuši par VF vēsturi, bet ir lietas, ko es parakstos, ka es to saku, bet tas nenozīmē, ka tas ir absolūta patiesība, jebkurš man var apstrīdēt. Māmeņas un vectētiņi, kas ir strādājuši VF-ā,
ļoti labprāt gribēšu dzirdēt arī viņu stāstus, jo mēs visus šos stāstus pierakstam un glabājam, jo mums ir interesants katrs cilvēks, arī ja viņš ir VFA kaut vai nostrādājis tikai par varbūt tās, viņš ir pakojis kastes, bet arī tā ir interesanta pieredze, tāpēc nekaunieties un nāciet stāstiet. Te ir 7. korpus šis te. Tā ir arī daļa no vecajiem korpusiem, kas vēl bija Rūpnīcas Unionas laikā. Vēl, Krievijas impērijas sastāvā, kad bija šī teritorija, tad šeit bija arī elektrotehniskā rūpnīca, kas ir saukusies daudzus gadus savādāk. Tas bija gan Unions, gan pēc tam arī AEG. Ir bijuši visādi tie nosaukumi, un vēsturnieki jau droši vien nolamās mani, ka es tagad neprecīzi izsakos, bet mēs, lai ir ātrāk, mēs sakam, Uniona laikā. Te bija radioražošana, te ir radies tas slavenais aparāts Turists, kas bija pirmais pārnēsājamais lampu radio, tāds, ko šeit ražoja Rīgā. Tom arī Adolfs Irbīta bija izveidojis dizainu, iedvesmojoties no sieviešu rokas somiņas. Pirmais aparāts bija no koka un apvilkts ar dermantīnu un ar mazu rokturīti. Viņi varēja uzlādēt un nesāt apkārt. Atstāt labu iespaidu uz meitu. Nākamie jau modeļi bija no plastmasas dažādās krāsās. Zili, dzelteni, zaļi, kāda krāsa patīk, tādu arī varēja izvēlēties un iegādāties. Tas ir radies šeit. Un šeit arī izstrādāja slaveno spīdoli. Slaveno tranzistoru aparātu, pirmo tranzistoru aparātu un tādu aparātu, kurš kļuva slavens tiešām burtiski visā pasaulē un visos kontinentos. Spīdoli varēja iegādāties un klausīties, un tas bija bestsellers. Jā. Tā. Un daudz, kur arī, ja mēs aizbrauksim uz draudzīgo Kubu, tad mēs arī tur droši vien katrā otrajā mājā kādu spīdoli joprojām ieraudzīsim, jo Kuba bija no tām vietām, kur tos spīdols vienu brīdi ražoja. Viņai bija nosaukums Siboney, un viņu ražoja Kubā kā brālīgās palīdzības veidā. Tas viens no radio inženieriem stāstīja mums, Ingmārs Ķiecis, viņš sveicienu viņam, viņš stāstīja par to, kādā veidā tā ražošana notika, ka tas spīdols saražoja šeit uz vietas, aizveda uz Kubu, un tur Kubā rūpnīcā vienkārši pielodēja aizmugurē plāksnīt, ka tas ir ražots Kubā, un tādā veidā bija tā Kubas ražošana. Šeit bija noliktavas, un te redz, kur var redzēt vēl veco sliežu līniju. Tādas bija vairākas teritorijā. Viņas bija, tiešais vats bija izēja uz dzelzceļu, un te veda tātad visas lielās kravas, materiālus, izēvielas, visu, kas bija nepieciešams, to visu atveda. Sadalīja pa noliktavām, kuras bija ļoti daudz šeit apkārt, un salika. Un pēc tam bija mazāki tādi elektroauto un arī tādi autobusi, ar ko tad izvadāja pa cehiem, kur ir šobrīd Domina. Tur bija lielās telefonijas cehi, sanāk divi gabali lieli, un tur ražoja telefonu centrāles, priekš arī visas pasaules. Tā. Rekrutē tajā vietā bija bumbu patversme. Tur. Jā? Jā. Tiešām? Bumbu patversme, jā, tiešām. Tieši nemeloju. Jā, tur laikam to, ka jūs stāstījat, ka gatavojāt karam, jā?
lietas un tās akstīšanās ar gāzmasku vilkšanām un visu pārējo. Bija arī speciāli, VFam bija tāds medicīniski sanitārais dienests, kura vadībai bija uzdots organizēt tos izbraukuma mācības. Tas nozīmē, ka visi brauca visdrīzāk savā brīvdienā, tika vesti ar autobusiem kaut kur uz lauka, kur viņiem bija jāizliekās par ievainotajiem vai jāpārsien citi ievainotie, un šis stulbums bija jāizdara diezgan regulāri. Un atbildīgā tam visam bija VF galvenā ārste Ilga Jaunslēne, kura arī mums ir stāstījusi arī diezgan daudz, un mums ir arī fotogrāfijas par to, kā tad viņi tās mācības tur izveica. Bet savukārt tas medicīniski sanitārais dienests, tas, protams, bija tāds, ka bija medpunkti visos korpusos, bija medpunkts tur tajā mājā. Un atsevišķi vēl joprojām ir VF poliklīnika, kas arī tagad ir poliklīnika, bet vairs, protams, ne VF, bet tā bija VF darbiniekiem, kur par viņiem rūpējās un noteica viņiem ārstēšanos. Tiem, kam bija darbs kaut kādā vienā bīstamā leņķī, tie tos sūtīja uz sanatorijām. Un tie, kas bija sabeiguši savādākā veidā veselību, viņiem bija diētiskā pārtika nodrošināta, viņiem bija vesela diētiskā zāle, kur viņi varēja strēpt savu vistas buljoniņu, kamēr pārējie... Tiešām rūpējās par cilvēkiem. Kamēr pārējie ēd šašlikus ar pelniņus. Tas nabaks ārsta uzraudzībā ēd liesu gaļas buljonu, bet par viņu rūpējās, protams, jā. Tev jau vēl bija visāds VF kulinārija, kur varēja iegādāties lietas uz mājām, nestāvot kaut kur ārpus veikalos šausmīgajās rindās. VF-ieši varēja paši savā veikalā visu pasūtīt un pirms iešanas mājās savākt. Un tāpat bija arī ar medicīnu un arī pat Aeroflot kase ir vienu brīdi strādājis arī VF teritorijā, kur varēja iegādāties biļetes, negluži uz visu pasauli, bet uz Padomju Savienību, protams. VF kvartālā te mēs redzam veiksmes stāstu, kā ir, kad labs attīstītājs ir ķēries pie lietas un ir labi un forši uztaisīts un dzīvības pilns kvartāls ir izveidots tepat. Kas ir interesanti, gandrīz pašos necilākajos cehos, jo tie visi, ko mēs apskatījāmies, ir tādi, ar tādu varenu to ražošanu un ar skaistu arhitektūru. Tad tur ir padomu laiku cehi, 1, 2, 3, 4 korpusi, kuros bija galvanikas cehi. Galvanika, tas nozīmē to, ka tas ir pārklājums. Detaļas tiek iemēktas vai cinkā, vai sudrabā, vai alvā. Katrā ziņā tādā šķidrā materiālā, kas to detaļu visu apņem, un tas process ir galvanika, un šie te visi cehi, tur bija apsudrabošanas iecirknis un niķelēšu cinkošanas, viss iespējamais, un tā ir ķīmija. Tad ar to tad arī notarbojas. Iekšā bija tādas automatizētas līnijas, kas tad nērca tās detaļas tajās vannās un žāvēja, un tas viss tā tad notika šeit. Un tur šajā korpusā bija noliktava, un te gāja vilciena sliedes arī uz turieni. Un šo noliktavu VF kvartāls ir pārveidojis līdz nepazīšanai. Viņi ir restaurējuši un izveidojuši kā ļoti skaistu ēku. Tur bija arī tāda telefonijas cehs, un šī māja, šī lielā skaistā, kur tagad ir daudzi, gan laikam zemesdien, viss kaut kas tur ir. Tur tajā mājā atradās galdniecība, VF galdniecība, kur ražoja visas mēbeles, visus iepakojumus. Tur bija arī vairāki cehi, tagadējā VF koncertu zālīte. Tā arī bija viens no galdniecības cehiem, arī saņošanas. Tas ir tālāk, tas viss ir iesaiņojuma cehi un galdniecība vairākas, gan mebelēm, gan radioaparātu korpusiem. Tātad, galdniecība tādā plašākā nozīmē, tas viss notika tur.
tajos visos, ko tā māja ir, tur ražoja arī telefona aparātus, un augšā bija slepenā rūpniecība, kaut kas teica, bija dažādi viedokļi, ko tur ražoja. Tie, kas izteica tos viedokļus, neviens nebija tur strādājis, bet zināja, ka tur ražo sakartehniku militārajām vajadzībām. Paldies jums, Dāce, par lielisku ekskursiju, par lielisku stāstu. Tas bija tiešām ļoti interesanti. Un visi nāciet, es atstāšu kontaktus, nāciet uz ekskursiju. Tā bija ļoti interesanta, tiešām ir vērts atnākt. Nāciet arī uz to VF kultūras pili. Tur ir brīnišķīgas muzejs, vēstures muzejs. Tur mēs arī bijām, es filmēju pirmo. Tā bija pirmais video, kuras filmēju. Nāciet arī uz turieni, un es atstāšu visus kontaktus Dāces. Varat rakstīt, zvanīt droši un nākt uz ekskursiju. Liels jums paldies!